Labvakar! Es neesmu burva, bet vēl tikai mācos. Mēģināšu šovakar uzburt pikniku pat vēsā un drēgnā laikā. Kā es to izdarīšu? Stila laboratorijā iespējams ir viss. Skaties un baudi! Laboranti Stila laboratorijā uzbur pikniku košu un jautru. Svarīgas ir detaļas, kas izmantojamas gan zaļumos, gan arī uz balkona. Mūsu atklājums zālīti var izaudzēt arī pledā, ko piknikā izmanto kā galdautu. Lūk, kas vajadzīgs. Audums, sēklas, mitrums, apakšā plēve un laiks. Nedēļa 10 dienas. Ērti un koši ir ne tikai cepeškrāsnī, bet arī piknikam piemēroti silikona trauki. Formas nenoturīgi, līdz ar to ļoti ērti paņemt līdz piknikā, un viņus nav iespējams saplēst. Jauns pielietojums arī trepēm. Trepēm ir pakāpieni, kas ļoti ideāli var kalpot kā plauktiņi. Savukārt gumijas zābaks var kalpot kā ekscentriska ziedu vāze, bet no aksesuāriem mums vislabāk iepatikās šis top trīnieks. Mēs meklējuši jaunu atraktīvu veidu, kā cīnīties ar uzmācīgiem odēm un mušām. Ar cepuri var pavēdināt grilu. Tā ir veikalos atrodama miniatūra makšķeri, kas patiesībā ir šķiltavs. Transformēt lietas var radīt piknika vidi, par kuru apkārtējo viedokļi gan dalās. Tas lietas ir no piknika. Ja man mājās tā būtu viss izkārtots, tas būtu kaut kas savādāks. Priekš man vecam jau noteikti bērnišķīgs pārāk. Здесь все такое яркое, красочное, веселое. Koši ir arī piknikā izmantojamā oriģinālā telts, Latvijas dizainera gara darbs. Mans izstrādājumu varētu dēvēt par šūpuļu telti, jo viņa var gan gulēt kā teltī, gan kā šūpuļu tīklā. 3,5 kilogramīga auduma māja iekarināma gan istabā, gan brīvdabā. Ieklausies sevī, dabā, visā, kas notiek apkārt. Teltī var zvilnēt, čupoties, sēdēt un gulēt un patvērties no maziem kaitēkļiem. Kā relaksētam dzīvesveidam. Ja baigi grib atkauties no odiem, tad ar to var izdarīt. Aplūko Latvijas dizaina telti Stila laboratorijā pikniks modes lielveikalā Dominika līdz pat māja beigām. Personīgi es pievēršu ļoti mazu uzmanības automašīnām, taču neliekšos. Savu reizi jau gribās tā kā filmās. Neparastu auto ar valdzinošu šoferīti pie stūres. Viss ir iespējams. Sižets tehnikas faniem. Auto izstādē, kas nesen notika Rīgā, pirmais mūs pārsteidz tā dēvētais Auto Monster Truck. Zviedru lielriteņu briesmonis ar 1400 zirgaspēku motoru 5 mašīnas iznīcināja 5 minūtēs. Šī auto šoferītis viesojās daudzās pasaules valstīs un gada laikā pamanās samīcīt gana daudz mašīnu. Gadā samīc apmēram 30 līdz 50 mašīnas. Seko nākamais pārsteigums. Pirms vairākiem gadiem šāda tipa mašīnas DeLoreans kļuva populārs pateicoties filmai Atpakaļ nākotnē. Tieši tādēļ šos auto dēvē par laika mašīnām. Izrādās, lai nokļūtu atpakaļ pagātnē vai arī nokļūtu nākotnē, nepieciešama viena laika mašīna. Un šobrīd es tieši šādā arī sēžu. Lai arī kulta status pamatā ir filma, īstenībā mašīnas trumpis ir nekrāsota tērauda virsbūve. Amerikā ir pāris automobīļi, kur nevis nedūsējušais tērauds, bet zelts izmantots. Lietuvietis Audrionis Gestauts uz Rīgu bija atvedis savu lolojumu, vienīgo pasaulē AG Excalibur mašīnu. Tajā ir 800 Swarovski kristāli, 8 videokameras, unikāla virsbūve un salons. Я сам дизайнер, всегда хотел ездить на необычных машинах, что мой стиль, что все замечали. Lai šādu auto pamanītu, nākas ziedot daudz līdzekļu un brīvo laiku. Это 9 месяцев, 12 часов каждый день и по субботам 12 часов. Auto izstādē jau kuro reizi pārliecinājos. Kad vīrieši ierauga automašīnas, tad viņi aizmirst pat par zaķiem. Darbā apmeklēju daudzas modes skatus. Par dažām sajūsminos, par citām nopūšos. Bet citkārt pēcgarša paliek tāda, ka nevar saprast, raudāt vai smieties. Ņemot talkā motorzāģi dziedātāja Jēla ar palīgiem, atklāja pavasara vasaras modes skatu lielveikalā. Virs skatītāju galvām kaskadieru cienīgus trikus rādīja jaunie talanti. Eskalātoru kāpnes kalpoja kā modes mēle daudzām jaunizceptām zvaigznēm. Modeļu lomās TV šovu princeses, dziedātājs, dzeltenās preses iemīļoti varoņi. Ekshibionisms, ironija pašiem par sevi vai laba humora izjūta? Visā visumā tik un tā jautri. Vienmēr, jebkurš pasākums, kas ir pozitīvs, ir, es domāju,
ir vērts uz viņu aiziet, vai ne? Modes skatē visā savā godībā ieradās arī motobraucējs Jānis Vinters. Viņš ar savu mocu piedzīvojis nevienu pārsteigumu, kuru gan nevarot paust publiski. Es domāju, ka es to nevaru kamerā teikt. Toties pazīstamais svarcēlājs Čerbatiks atzinās, ka daudzie plikumi modes skatē patikuši vislabāk. Viktors nopūšas. Žēl, ka šogad apakšveļu modelis bijušas mazāk kā pērn. Jaunas ceptais kinorežisors Miks Ozoliņš, kurš izspēlēja Holivudas cienīgas ēniņas, stāstīja, ka izvēloties sev tērpus, mēdz sajaukt krāsas. Es neesmu daltoniķis, bet jau ir sarkana un tumša brūna, tumša sarkana. Ir gadījies, jā, tā. Ir gadījies redzēt neparastas skatas, atzinās apmeklētāji, taču šajā novērtēt modi bija neiespējami. Pārāk daudz kārdinošu plikumu un nekautrīgas seksualitātes. Uz atvedām aicinu jūs izbaudīt azarta garšu. Piedalieties konkursā. Jautājumu un balvu meklējiet mūsu mājaslapā. Un tiekamies atkal pēc nedēļas. Atā!